Mums ir priekšstats par Tēvu, mēs arī kaut ko zinām par Jēzu. But the question betrays it. Who is the Holy Spirit? Uzreiz pats tās jautājums, kas ir Svētais Gars? Could have also asked, what is the Holy Spirit? Es varu pateikt, latviski tik un tā, kas ir Svētais Gars? Tas pats. So who is a person? Vai tas ir kurš, vai tas ir vienkārši kaut kas? Now, if somebody would ask you, who are you? Ja kāds jums jautātu, kas tu esi? What would you say? Ko es atbildētu? How would you present yourself? Kā es sevi stādītu priekšā? Of course, you can take your passport and look at it. Tu parādītu savu pasi. Or saying things I said. Arī pateikt kaut ko līdzīgu, ko es par sevi teicu. But if you want willing to know who you are yourself, bet ja jūs patiešām gribat zināt, kas jūs esat, who is the one who is on your side, vai arī kas jums ir tas, kas ir blakus, who is God, kas ir Dievs, you need one person, and that's the Holy Spirit. Jums ir vajadzīga kāda persona, tas ir Svētais Gars. Only He shows who you are. Tikai viņš var patiešām atklāt, kas jūs esat. Without Holy Spirit, you do not know who you are yourself. Bez Svētā Gara pat jūs nevarat zināt paši par sevi, kas jūs esat. So when you're in a prayer, there's a famous prayer from St. Catherine of Siena. Kad mēs lūdzamies, ir viens slavenās Svētās Katrīnas no Sienas lūgšana. She likes to say, Father, who are you for me? Un viņa teica, Tēvs, kas tu esi man? And who am I for you? Un kas esmu es priekš tevis? It's the Holy Spirit. Svētais Gars. So who I am, it's not my face, my photos. Kas esmu es, tā nav tikai mana seja, manas fotogrāfijas. Not Facebook who will show who I am. Ne jau Facebooks var parādīt, kas es esmu. Because I have to reveal myself, what's inside of me. And man to vajag atklāt, kas ir mani iekšā. It's invisible. Tas ir neredzams. So what I really am is invisible. Tas, kas es patiešām esmu, tas ir neredzams. And sometimes it manifests through the face, through the action, through the words, through my behavior. Un reizēm tas manifestējas, tā parādās caur mūsu seju, caur mūsu žestiem, rīcību. So when we say the Holy Spirit, who? He is a person. He is a person. Tad, kad mēs sakam, kas ir Svētais Gars, pirmkārt viņš ir persona. Person means relationship. Un ja persona, tas nozīmē, ka ir iespējams attiecības. A person is not an individual. Tā tas nav tikai individs. An individual does not know who he is. Jo individs vēl nezin, kas viņš ir. Ideology. Ideoloģija. If I want to know who I am, I need relationship with other people. Ja es gribu zināt, kas es esmu, man ir vajadzīgas attiecības ar citiem cilvēkiem. And the best relationship is the Holy Spirit. Un vislabākās attiecības ir Svētais Gars. That means the intimacy. Holy Spirit is the intimacy with God. Svēto Garu mēs varam saukt arī par intimitāti. There's nothing more intimate than Holy Spirit. Nav nekas intīmāks kā Svētais Gars. Because Holy Spirit is relationship. Jo Svētais Gars ir attiecības. Who says person says relationship. Ja mēs sakam personu, tātad arī attiecības. And so when you say person, that means you're never alone. Un, ja jūs redzat personu, tā jūs vairs neesat viens. God in the beginning of the Bible says, it's not good for man to be alone. Un Bībelē no pašiem pirmsākumiem saka, ka Dievs teica, ka nav labi cilvēkam būt vienam. That's the Holy Spirit who speaks like that. Tādā veidā Svētais Gars runā. So how, who? Well, we know when we see persons, every person has a face. Bet katram cilvēkam, vai katram personam, ko mēs redzam, ir seja. Our religion, the Christian religion is a religion of faces. Varētu teikt, ka mūsu kristīgā reliģija ir seju reliģija. What would be the face of the Holy Spirit? Kāda izskatītos Svētā Gara seja? He is a person. Jo viņš ir persona. You know? Vai jūs zināt? I will tell you because es jums pateikšu. Community. Tā ir kopiena. You together. Jūs kopā. Once you receive the Holy Spirit. Jo, kad jūs esat saņēmuši Svēto Garu. First thing what Holy Spirit does is to create community. Family. Pirmais darbs, ko Svētais Gars dara, viņš veido kopienu, ģimeni. You will become the family of Jesus. Jūs kļūsiet par Jēzus ģimeni. And so people who meet you, they feel this familiarity. Un
cilvēki, kas satiks jūs, viņi jutīs šo ģimeniskumu. So if I want to know who I am, if I want to know the secrets of this world, I need the Holy Spirit as a person. Tātad, ja es gribu pazīt šo pasauli, man ir vajadzīgs Svētais Gars kā persona. Now, it's true that in the history, people did not much think about the Holy Spirit. Ir tā, ka vēsturē bijuši laiki, kad cilvēki daudz nav pievērsušies Svētajam Garam. And you have to know, it's only since Jesus came, it's only Jesus who revealed the Holy Spirit as a person. Un tikai tad, kad Jēzus atnāca, viņš atklāja Svēto Garu kā personu. The prophets of the Old Testament, the Jews, did not know the Holy Spirit as a person. Ebreji un viņi pat pravieši nepazina Svēto Garu kā personu. In the Bible, in the Old Testament, the Holy Spirit is an attribute, the highest attribute, the highest quality of God Himself. Bībelē, vecajā darībā, mēs varam ieraudzīt, ka Svētais Gars tiek parādīts kā tāds raksturu lielums, ir tāda pati vislielākā kvalitāte, kas tiek piešķirta Dievam. The expression of God somehow. Varētu teikt, ka tā ir Dieva izpausme. So for Jews, if you meet a Jew, you must not say that the Holy Spirit is a person for him. It's not a person for a Jew. Jo, ja satiekat jūdu, jūs nevarēsiet īsti runāt, jo viņam Svētais Gars nav persona. But we Christians, we need the Jews to understand how they understand the Holy Spirit. Bet, mēs arī varam iedziļināties un saprast, kā jūdi izprot Svēto Garu. Because it started with them. Jāsāk ar viņiem. And so they will tell you the word Holy Spirit is only 3 times happens in the Old Testament. Un viņi pastāstīs, ka vecajā derībā tikai 3 reizes parādās vārds savienojums Svētais Gars. And very often it is meant by a presence, presence, Shekinah, and the presence, Shekinah I would say in Hebrew, or an action. Un citreiz parādās kā klātbūtne, vai citreiz kā darbība. We know better the Holy Spirit for what He does than what He is. Mēs vairāk zinām par to, ko dara Svētais Gars, nekā to, kas viņš ir. Later on, somebody will speak, what does the Holy Spirit? There's a chapter for it. Rītdien jūs dzirdēsiet lekciju par to, ko dara Svētais Gars. So finally, I'm doing the contrary. Before to know who He is, you have to see what He does. But citreiz tas vispirms ir jāiepazīst, ko viņš dara, tikai tad jūs zināt, kas viņš ir. Spirit means, means in Hebrew, breath means wind. Ebreju valodā gars tiek tulkots arī ar citiem vārdiem kā vējš vai kā dvēsma. So you cannot see the wind or the atmosphere, Jūs nevarat ieraudzīt dvēsmu vai vēju. It's only when there's strong wind that you see the leaves moving. Jūs varat redzēt, kā lapas var tās kustās kokam. And so the Holy Spirit we see through what He does. Bet Svēto Garu jūs ieraugat no tā, ko viņš dara. And the first thing, one of the most important things, is just to you have to meet Him to show you the identity of every person. Tātad pirms mums ir jāsteig Svētais Gars, lai viņš mums atklāja katras personas identitāti. Another thing is, the biggest mistake we can do is to resist to the Holy Spirit. Un vislielākā kļūda, ko mēs varētu izdarīt, ir pretoties Svētajam Garam. I met people who said, I never changed. Un es esmu saticis cilvēkus, kuri pasmējās un saka, es nekad nemainīšos. And the Holy Spirit can't do nothing with those people. If they don't want to change, if they say these things, Holy Spirit will not change. Cilvēks tā veidā to pasaka, ka viņš negrib mainīties, tad Gars nevar viņā darboties. He likes very much new things. If you do not like new things, then we will have a hard work with you. Ja gadījumā jums nepatīk jaunas lietas, kaut kas jauns, tad būs vai grūti ar jums. He likes surprises. Svētajam Garam patīk pārsteigumi. It's like a challenge. Viņš ir tāds izaicinājums. He says, you don't know who you are, I will show you who you are. Viņš jums saka, tu nezini, kas tu esi, es tev parādīšu, kas tu esi. Now, to see, He wants to conduct our life, the Holy Spirit. He wants to conduct our life. Viņš vēlās vadīt mūsu dzīvi. But in a very, for us, in the beginning, strange way. Bet sākumā tas mums liekas ļoti dīvainā veidā. Now, when you look in the Bible, Kad jūs paskatāties uz Bībeli, completely in the
beginning. Pašā sākumā. It's written, God created the world, created earth, heaven and earth. Tur aprakstīts, kā Dievs radīja zemi un debesis. He said it was, all was in disorder, was a big chaos, was darkness Teica, ka bija emptiness. tums, bija tukšums, bija haoss. Do you have this experience in your life Vai jums ir sometimes? kaut kāda līdzīga pieredze savā dzīvē? Arī lai Feel tas ir dark, empty, tums, you're chaotic, tukšums, you don't kaut kas know, haotisks, depressed. tas kāda nomāktība, depresija. And then to know there is already, and the Holy Spirit is dwelling on the waters. It means about my trouble. Un Bībelē saka, ka pāri visam tam atradās Dieva gars. Tad, kad mēs esam līdzīgā situācijā, tur jau ir klātsošs Dieva gars. And what does the Holy Spirit wait for? Un ko tad dara Svētais gars? The Word. Word. The Word. Words. Vārds. Viņš saka vārdu. Words. When he waits that God speaks, or somebody speaks. Un tad viņš gaida, ka Dievs runā. So God speaks, let there be light. Un tad Dievs saka, lai top gaisma. What does the Holy Spirit do? Un ko dara Svētais gars? He realizes the Word. Un viņš realizē šo vārdu. Every time God speaks, Katru reizi, kad Dievs runā, the joy of the Holy Spirit is to realize the Word. Svētā gara prieks ir to īstenot šo vārdu. When Jesus said, get up and walk, Holy Spirit, realize the Word. Kad Jēzus saka, celies un staigā, tad Svētais gars to arī izdara. You know what's the highest authority in this world? Zini, kāda ir visaugstākā autoritāte šajā pasaulē? Your Word. Tavs vārds. Your Word. Your Word, once you know when you speak with authority, if it comes from God, this Word will, the Holy Spirit can realize it. Kad tu runā ar Dieva autoritāti, tad Svētais gars to īsteno. So the first thing what the Holy Spirit does, He puts order. Vispirms Svētais gars visu sakārto. He likes to put order. Viņam patīk visu sakārtot. Second thing, what He does, we see that in Genesis chapter 2, verse 7. Radīšanas grāmatā, pirmā mūsu grāmatā, 2. nodaļa 7. pants, mēs redzam, He gives life. ka viņš dāvā dzīvību. Not only human life, biological life, but Ne divine tikai life. bioloģisko, tādu cilvēcisko dzīvību, bet īsto dzīvību. So when man, there's dust and God forms something with dust, whoop, Holy Spirit comes and creates that there becomes life. Un, kad Dievs izveido cilvēku no zemes pīšļiem, nāk Svētais gars un viņš iedveš dzīvību. And that this animal becomes like a partner of God. Un lūk, šis, kas agrāk skaidrs tā kā dzīvnieks, tagad kļūst par Dieva partneri. He becomes able to speak to God, to Viņš have a kļūst relationship with God. par spējīgu sarunāties ar Dievu. Tātad viņam no šī brīža ir iespējams attiecības ar Dievu. There's another thing, is in the Old Testament you find that the Holy Spirit comes on particular persons in the beginning, only on particular persons. Tad, kā jūs varat ieraudzīt, ka vecajā derībā, tas ir līdz Jēzus nākšanai, Svētais gars atklājas tikai atsevišķiem cilvēkiem. At precise moments, Kaut kādos īpašos momentos, brīžos, for specific tasks. kādiem specifiskiem uzdevumiem. So I will take some examples. Būs daži piemēri. Jūs varat sekot līdzi 32. lapspusē. Find this. Now I already give you a little bit the strange way or the familiar way Holy Spirit acts. Es jau jums nedaudz atklāju kādu dīvainu veidu, kā Svētais gars darbojas. If God asks you something, Ja Dievs kaut ko prasa, which seems impossible to you, kas jums izliekas neiespējams, He Himself does it. tad viņš pats to izdara. That's the Holy Spirit. Tas ir Svētais gars. So for example, Piemēram, oh, I cannot be a good father. es nevaru būt labs tēvs, Other fathers are better than me. jo citi tēvi ir labāki nekā es. So you say to God, look, I cannot be a good father. Un tad jūs sakat, Dievs redz, es nevaru būt labs tēvs. And God says, I know, Dievs saka, es zinu, but